Lai Dievs sveitī cienījamie radioklausītāji un televīzijas skatītāji, priecājamies atkal būt kopā raidījumā Ja mani ļaudis. Es Talvalds Talbergs sveicinu studijā šodien Lestenes draudzes jaunā paudze mācītāju Valdis Trodu. Labdien. Un Rīgas Mateja draudzes mācītāju Ainaru Baštiku. Labdien. 21. nodaļa Jesajas grāmatā. Spriedums par jūras tuksnesi, par Babilonu. Kā aukas plosās dienvidos, tā nāks briesmas no tuksneša, no briesmīgas zemes. Man bija darīta zināma barga parādība. Laupītājs laupa, postītājs posta, nāc ēlāma. Uzsāc aplenkumu mēdīja. Visām vaimanām par to es darīšu galu. Tādēļ dreb mani gurni, mani sagrābušas sāpes, kā dzemdētājas sievas sāpes. Es esmu apmulsis, ka nevaru dzirdēt. Es esmu apjucis, ka nevaru redzēt. Mans prāts mani atstāja, izbailes mulsina mani, iemīļotā vakara stunda man kļuvusi par biedēkli. Sataisa galdu, izliek sargus, ēd un dzer. Celieties, valdnieki, ieziediet vairogus, jo tas kungs man teica, ej noliec sargu, lai viņš ziņo, ko viņš redz. Un kad viņš redz ratus un jātniekus, ēzeļu un kamieļu rindas, tad lai viņš uzmanīgi vēro. Un viņš sauca lauvas balsī. Kungs, es stāvu sarga vietā cauru dienu un esmu nomodā visu nakti. Redzi, tur nāk vīri ar ratiem un jātnieki pāros un sauc. Kritusi, kritusi ir Bābele, un visi tās dievekļu tēli ir satriekti un nogāsti zemē. Ak, tu mana izmocītā, it kā ilgus gadus uz cieta klona kultā tauta. Ko es dzirdēju no tā kunga, Izraēla dieva, to es jums pasludināju. Spriedums par Dumu, Ēdomu. Man sauc no Seīras, sargs, cik gara vēl nakts? Sargs, cik gara vēl nakts? Sargs atbild, rīts nāk, bet vēl ir nakts. Ja gribat vairāk zināt, tad nāciet atkal un jautājiet. Spriedums par Arābiju. Arābijas mežos palieciet pa nakti jūs Dedanas ceļinieki. Pasniedziet izslāpušiem ūdeni jūs Temas iedzīvotāji. Dodiet bēgļiem vajadzīgo maizi. Jo tie bēg no zobena, no atvērta zobena, no uzvilkta stopa un no kara briesmām. Jo tā man tas kungs teica, gada laikā, kāds ir algāža posms, beigsies visa Kedara godība. To nebūs daudz, kas vēl atliks no Kedara brašajiem dēliem strelniekiem, jo tas kungs, Izraēla dievs, to ir runājis. Jā, nav viegli lasīt un vēl jau vairāk domāt un arī redzēt to kontekstā ar mūsu katru personīgo dzīvi. Un ir patīkami, ka tas kungs saka, es tevi svētīšu, es tevi pasargāšu, es tevi vadīšu, es tevi uzturēšu. Un faktiski jau tas kungs nepārtraukti to saka, es tevi gribu svētīt, es tevi svētīšu, bet tev ir izvēle, un tu šodien izvēlies, vai tu vēlies dzīvību, vai tu vēlies lāstu. Šeit Jesaja tik ļoti daudzkārt, es tā iedomājos, visa mūža garumā. Šie visi daudzie vārdi, kas ir, un tie nav viegli vārdi. Piedodiet, brāļi, jūs esat mācītāji, un ka jums nāktos kaut vai vienreiz mēnesī, 12 reizes gadā, šādus te paziņojums sacīt draudzē, jeb tautā, jeb vēl jau vairāk. Tas nav viegli.
Bet tas kungs brīdina, un tas kungs saka, vai šeit viņš atkal to saka tādēļ, lai brīdinātu, jeb viņš jau saka pravietojumu, Dievs runāts ar pravieti, kas notiks, un tas tad ir neizbēgami. Kā jūs to redzat? Dieva vārds jau vispār ir, kā lai to pasaka, gan lasāms, gan saprotams vairākos līmeņos. Tu viņu var lasīt vienkārši kā notikumu vai kā stāstu. Piemēram, tagad būs Kristus dzimšanas svētki, mēs arī lasīsim no evaņģēlijiem, kā Kristus piedzima Betlēmē. Un mums acu un garu priekšā jau varbūt ir tās ainas. Bet, protams, jau mēs saprotam, ka caur šiem it kā ļoti saprotamiem notikumiem, jeb stāstu slēpjas ļoti liela būtība, ka Dievs tik ļoti mīlēja savu pasauli un ka viņš pazemībā nāk kā cilvēks, un mēs saprotam daudz dziļāk un nopietnāk nekā tikai kaut kādu ārēju skatu Betlēmē. Un tāpat arī jau šeit mēs, protams, varam apstāties un mēģināt saprast tur vēsturiski un varbūt chronoloģiski, kas tur notiek. Bet šeit ir arī kādi lielāki principi, kas arī no katras konkrētās situācijas tomēr mums ļauj, ja tā var teikt, vispārināt un saprast kādu Dievu patiesības. Bet te jau bija 16. pants saka, jo tā man tas kungs teica gada laikā. Gada laikā, kāds ir algāģu posms, un tad laikam uz gadu noīrēja, jeb iesauca, jeb maksāja tajā dienestā. Un tātad gada laikā visa godība Kedars beigsies. Tā kā tas ir ļoti konkrēts, un es domāju vienmēr, pravietim tas mērs, cik viņš ir paties un cik viņš tiešām saprot Dieva atklāsmi, ir vai tas piepildās. Un tagad, ja tu pasaki pēc gada visa Kedars godība būs beigusies, es domāju, tas ir ārkārtīgi drosmīgi, vai tad Dievs tev to ir teicis, vienkārši pats to esi izdomājis. Mēs jau šodien ar tādiem pravietojumiem, tā rupi sakot, mētājamies, Dievs sotīs atmodu, un Latvijā es redzu atmodu, bet neviens jau konkrēti nesaka, vai tas būs nākošais gadu, vai pēc 100 gadiem, vai tas būs 5 cilvēki, vai 5000, vai kas, tā vispārīgi pravietot jau ir ļoti viegli. Jā, bet pateikt, kas būs pēc gada, tur mēs... Ļoti interesanti. Nesen atpakaļ pārlasīju vēl vienreiz, tā ar interesi pārlasīju Davida Vilkarsona pravietojumu, kas jau bija izteikts 1973. gadā, ja nemaldos. Un tad, kad to lasi, un viņš tajā laikā saka par to, kas būs šodien, un kā tas ir piepildījies, tad ir tāds dīvains, tādas sajūtas, kad, patiešām tas piepildās. Bet vēl vairāk mani šokēja, pagājušajā nedēļā es noskatījos vienu konferenci, kura notika Ukrainā, kur vienam Dievu vīram bija atklāts, kas notiks Ukrainā. Un, ja es nemaldos, 2007. gadā tā konference. Un tas video viss ir ierakstīts. Un viņš bija vēl parādījis, uzzīmējis karti, Ukrainas upe pa vidu un rāda ar tādām, tā kā kartās bultas, kā virzīsies armija. Tā kā viņš saka, tā man tas kungs to atklāja. Es nezinu, kā tas būs. Un tad, kad es tagad skatos un jau redzu, ka tas jau viss jau ir reāli, precīzi, tieši tādā veidā ir noticis, mīļie, ziniet, man skrēja augsti tirpuļi. Es nestāstīšu tālāk, ko viņš paredz. Tas ir baisi, bet tas, ka šodien arī ir atklāsmes, jeb kad Dievs runā caur saviem cilvēkiem, es domāju, cik tas ir brīnišķīgi un cik tas ir labi. Tikai te ir tas jautājums, vai mēs ņemam vērā. Dievs jau runā caur savu vārdu vispirms.
Bet tad, kad viņš īpaši vēl runā caur kādu cilvēku, un es tā domāju, noteikti 2007. gadā Kijevā, jeb Ukrainā, kur bija tā sanāksme, tur tā skatījās, 2007, kas tad, nekā traģiska. Bet tad, kad tas sāk piepildīties, un tad ir jāsaprot, kāpēc tas piepildās. Domāju, tiešām pravietojumi ir brīnišķīgi. Atceros tagad filmu par Titaniku. Kā vairākas versijas ir, bet viena no tām bija kaut kā tāda, kad Titanikā sēdās visi tie bagātie, nabagie pasažieri visu, un tur bija viena tāda pēc izskata ļoti traka sieviete. Jāsaka tā, kā Jānis Kristītājs gluži, bet tāda bomža drēbēs, viss noskrandusi un tā tālāk, un viņa kliedza un brēda, šeit visi iet saņem Dievu sodu, šeit visi iet saņem Dievu sodu. Visi viņu uzskatīja par traku. Mēs zinām, ar ko tas viss beidzās. Izrādās šeit trakais ietojies, sievietē bija taisnība. Pravietojumi ir tā. Tad, kad izskan pravietojums, pārsvarā mēs viņus visus jāieklausās un jācenšās, varbūt viņus pieminēt, atcerēties, varbūt negluži vienkārši. Pravietojums jau varbūt neatklāja iemeslus. Nevienmēr atklāja iemeslus. Pravietojums parāda, kas notiks, bet kāpēc notiks? Tieši tā svarīgākais jautājums ir, kāpēc to Dievs pieļauj? Ja jau bez Dieva ziņas nekas nenotiek šeit uz zemes, tad kāpēc Dievs to visu pieļāva notikt? Tagad pat nesen dzirdēju vienu tā līdzību kaut vai par to pašu Ukrainu. Labi, karš iet un tā tālāk, un vieni Ukraiņi, viņi vienkārši saka godīgi, viņi saka, viņš tā pazemīgi lika godīgi roku sirds, droši vien, ka mēs paši pie tā esam arī vainīgi. Mēs devām kaut kādu iemeslu, un nevar vainot tur Krievus, nevar vainot tur to vai šito. Tā ir tikai tāda aprobežota nostāja. Krievi vainīgi, tur Putins vainīgs vai vēl kaut kas vainīgs. Tā kā, šeit arī, patiesībā, šī nodaļa, es tā lasīju, priekš mums jau ļoti iepriecinoši. Pirmkārt, Babilonai Dievs apsolīja un piepildīja galu. Jā, un Dieva tauta redz, kā tu, mana izmocītāja, kā gadus citā Dieva kulta tauta, priecājas, ka Babilona kritusi un tā tālāk, tāds iepriecinājums. Ja. Te ir viens ļoti, vēl viens tāds, momentiņš, sargs atbild, rīts nāk, bet vēl ir tālu. Gribat vēl kaut ko zināt? Rīts nāk rīts, šodien varbūt, bet nāk rīts, tā gaisma nāk. Adventā Jēzus piedzimis ir gaisma. Kur tā gaisma? Kur Jēzus ir? Ir piedzimis. Nāc vēlreiz, bet labi vēlreiz, tā par to nebija. Un šeit par Arābijas mežo, šodien mums varbūt arābu tauta un musulmaņu tautas varbūt palielai tiesai kaitina kaut kur, jā, bet šeit, varbūt tiem, kā lai saka, draudiem mūsu priekšā, tur gals nāk, kaut kas būs, zinām, mēram tāds. Tas tīri tāds mans dvēseliskais, varbūt tāds skatījums, bet tiešām, par to, ko tur Dievs atklājas un kā mums skatīties šodien, droši vien katrs lasīs šo rakstu vietu, izpratīs savādāk, vecā derība varbūt, savienot kopā šodien to, ko Dievs mums kādam ceļam cauri mēs šodien esam, mēs varam tikai tā kā mācību grāmatu vēl kaut ko. Bet Dievs ir tas pats vakar šodien mūžīgi. Principi jau nemainās. Principi nemainās, apjomi mainās, varbūt šeit varbūt tikai tīri notika tas Izrēlā, un vēl kaut kur Dieva tauta bija pašlaik, par cik Jēzus augšām cēlās svētais gars izliec, visi šie paši notikumi attiecināmi uz katru vienu zemi un sākās ar katru vienu cilvēku, kurš ir dzirdējis Dieva vārdu un pieņēmis. Tur jau sākās vecās derības vēsture, tajā cilvēkā jau sāk piepildīties, lai viņš augtu un pieaugtu. Tas ir, kur viņš atrastos? Tas tā, globāli viss izlija. Pateicoties Jēzum. Bet gribās jau tā, lai būtu miers. Gribās, lai nav kari, lai nav naids, lai nav asins izliešana. Tad uziesim debesīs, mūsu debes tēvam pajautāsim, kāpēc tu tēvs tur pieļauj, ka pirmais karš izcēlās debesīs? Kāpēc notika? Kāpēc Sātanu vispār vajadzēja radīt? Vai tu nezināji? Nezinu. Es šeit tiešām, tas ir tāds filosofisks jautājums, mums gribētos, lai nav kari, bet mēs esam nolikti tādos apstākļos, cilvēks mēs esam radīti uz zemes, mums ir dievišķi
mūsu debesu tēva tagad, ja mēs esam piedzimuši augšiem, mēs saucam mūsu debesu tēva nostādītais likums kop šo zemi un sargā. Ja sargā, ja kop, tas strādā, domā, audz, pieaudz, attīsti šī zemē to, ko tu vari, un lai svētīts ir tavs roku darbs, bet arī sargā šo zemi. Tas nozīmē, ka ir ienaidnieks. Viņš jau sākumā, pašos iesākumos cilvēkam atklāja, ir ienaidnieks, esi uzmanīgs. Nu jā, ja tu domā pirmo cilvēku Ādamu, jā, tad Ādams nenosargāja taisnību. Un arī šodien mēs piedzimstam no augšienes, mums ir jānosargās ticība, jānosargā atziņa, ko Dievs ir devis, jānosargā ir sava pārliecība, samaitātas pasaules vidū, jānosargā sava pozīcija un jākopi. Pirmkārt, pašam jājauk un jānosargā, un varbūt, ka, lai Dievs dod, kad mēs ar savu ticību un dzīvi izglābjam tos, kuriem vēl mēs liecinām. Bet tev nešķiet, ka mēs esam tik ļoti tā atslābuši, ka par visu to, ko tu runā, parūpēsies gan jau kāds cits. Vajadzētu parūpēties tur valdībai, vajadzētu tur NATO, vajadzētu tur Eiropai. Tā ir viena no Sātana stratēģijām. Vēl ir laiks. Tā ir viena no Sātana ļoti efektīvām stratēģijām. Pašlaik, kur ir aktīva radikāla ticība, tur, kur notiek kristiešu vajāšanas. Viņi maksā ar savu dzīvi. Filipīnas, viņi maksā dzīvi Irāku, tur, kur galvas cērt nost. Ja tu neatteiksies no Kristus, viņam tas ir dzīvībai vitāli svarīgi. Un viņi tur neliekuļos. Un Sātans, zinām, mērā, teiksim, pasaules tāda kā draudzes vēsture, ko es ieraudzīju, kas attīstīs. Tā kā es sapratis esmu kopš Kristus augšām celšanās un svētā gara izliešanās, kad draudze, teiksim, tā kā, sākās veidošanās draudze pa vēsturi, tad Sātans vajāja kristiešus. Kristieši auga un nevarēja viņus iznīcināt. Pēc tam Sātans tā pielieto citu politiku. Jūs paigi labiņi esat. Es jums atļauju visu. Un obligāti visiem jākļūst kristieši. Jūs esat valsts baznīca. Jā, un viss. Un te lūk, šim pārbaudījumam kristieši nebija gatavi. Un Sātans ieraudzīja, kad atļaujot tā. Tic, malacis, ka tu tici. Jā, tici, es arī ticu, jā. Un tiešām, nezinu, tiem Ziemassvētkiem arī tā, es atvainojos Kristus dzimšanas svētkiem, jā, kurus simboliski es atvainojos, tāpēc, ka tā nav pilnīgi patiesība, negribu svinēt ziemai svētkus, bet gribu svinēt Kristuma svētkus, jā, tie tādi simboliski, par ko arī pārliecība un tā tālāk. Tad šī svētkos arī ļoti daudzi svin un ļoti patīkami ir, un braucot uz raidījumus ar tā pārdomājot, tas tāds ļoti sarežģīts arī priekš manis ir tāds laiks, kad visi ir tik ļoti laipni, vairs naidīgums krīt nost, un visi grib dāvināt un apdāvināt, un tik apmierināti. No vienas puses viss ir kārtībā. Un tāpēc laikā garā tu jūti, kad bieži vien tas nav kaut kur būt izprasts, īsts, paliekošs. Vieni svin gaismai svētkus. Gaisu svinēsim mēs. Bet Jēzu mēs svinam. Nevis gaismu, bet Jēzu. Kaut kas tāds izkristalizēt tos visus labos teicienus. Domā labas domas. Nē, nevajag labas domas. Vajag Jēzus domas. Un te atkauties no tās filosofijas, lai Dievs dod, ka mums izdodas. Es tik domāju, ka tas, ka cilvēki grib dāvināt, iepriecināt, kalpot, būt labi, jau faktiski atspoguļo to Dieva radīto mūžīgo elpu cilvēkā. Jā. Ka pat viņš varbūt nav ne kristietis, ne ticīgs, bet tomēr viņā ir tas Dieva atspulks, ka Dievs var nācis ne jau pasauli tiesāt, bet lai izglābt, kalpot savu dzīvību atdot, un ka tas dievišķais impuls, jeb dzirksts, tai cilvēkā atmožās, un to jau nevar apslāpēt. Patiesībā tas tāds pilnīgi viņš sajūsmina, pat radinieki, kuri Kristu noliedz, vēl kaut kas viņu nāk dāvina un cenšas iepriecināt. Tas ir tik ļoti tas ir kaut kas negodības. Patiesībā. Bet es te gribēju paturpināt to domu par tām grūtībām. Īstenībā jau Dievvārds un arī mūsu pašu dzīves jau parāda, ka tikai tur, kur ir sāpes vai grūtības un ciešanas, tur kaut kas vērtīgs un svētīgs notiek mūsu dzīvē. Un ka, diemžēl, mums ir ļoti grūti panest, jeb tikt galā ar situāciju, kad piens un medus plūst pāri malām.
Un tāpēc jau, es domāju, šeit ir tā brīnišķīgā iespēja, ka mēs varam lasīt gan Dievvārdā, gan mācīties no tā, kad svētības nāk, tad es pateicīgs un neaizmirstu to kungu un godinu tu viņu un es uzticīgs. Un tāpēc jau, es domāju, arī rietumu civilizācija Eiropa savā ziņā jau pazaudēja dzīvo Dievu. Tāpēc, ka Dievs svētī bija tāda labklājība, un kad ir labklājība, paši, kam man vajag Dievs? Paskaties, kas notiek Amerikas Savienotajās valstīs. Man tas arvien vairāk izbrīna rada. Jo tomēr daudzus gadus faktiski Amerikas visbrīnišķīgākais, jeb visvērtīgākais eksports bija misionāri. Ja mēs tā varam tādās kategorijās runāt. Tā arī jārunā patiesībā. Tad, kad mēs redzam tās milzīgi lielās draudzes, es nerunāju par megachurchām un tādām, bet patiešām patiesiem Dieva bērniem, kas ir kalpojuši, kas ir mācījuši visus labos principus. Un savā veidā ir piedzīvojuši tādu svētību. Paskatieties, pēdējo faktiski 10 gadu laikā, kādā straujā tempā viss iet uz leju. Tātad cilvēks jau, es negribu vainot tagad visus kristiešus Amerikā, kuri nebūtu tā kā lūguši, tā kā nebūtu ko, tad viņi ir kļuvuši tik pasaulīgi, viņi ir kļuvuši, es domāju, ka nē. Vienā ziņā es domāju, ka kristietība, tāpat kā kur cita reliģija var būt, tāpat kā drēbes, tāpat kā telefons, tāpat kā kaut kāda piedeva manai dzīvē. Šī varbūt ir vairāk emocionāla vai garīga vai tāda filozofiskāka. Viņi it kā dod man tādu pašapziņu, kad es jau redzu, kā labs aizēju uz baznīcu, vēl kaut ko varbūt atbalstu, palīdzu, un it kā cilvēks sev paši tā apmāna, bet viņam jau varbūt tās slāpes, jeb tāda patiesa nodošanās jau īsti nemaz nav, un tāpēc, varbūt viņš vienkārši labi jūtās, un arī, pēc savas būtības, ja ir kulturāls, un kā Valdis teica, labi audzināts, tad es atbalstīšu tur kādus trūkumcietējus vai misionārus, un Dievs, cik labi uzmanības, bet man nav tā slāpe, respektīvi man tā laicīgā pasaule ir daudz saprotamāka, tuvāka, reālāka nekā garīgā, un tāpēc jau tā jau ir tā cilvēka, arī ticīga cilvēka izaicinājums un cīņa, kā dzīvot līdzsvarā. Mēs esam miesā, mēs jau nevaram tā kā eņģeļi vai kā garīgas būtnes lidināties, mums ir kaut kādas saistības ar šo pasauli, un tai pašā laikā mēs neesam no šīs pasaules, un tāpēc tas līdzsvars, jeb tā sabalansētība starp šīm divām pilsonībām un pasaulēm, tas nav tik vienkārši. Es domāju, ka tur, es par šo jautājumu domāju, patiesībā es piekrītu pašlaik tiešām arī pēdējais dievkalpojums, ko es dzirdēju Aleksejam. Viņš pateica tādu, un patiesībā ierauga kristietības ceļu. Pirmais ceļš kristietības ir no Cūkas siles līdz tā mājām. Cilvēks nenovērtē to, kas ir no Dieva dzīvība, viņš aiziet grēkā, ieslīdz iekšā grēkā, un tagad nāk pie atziņas, un to patiesībā kristietība, visu pazaudējis, grūti laiki, problēmas mūs ved pie skaidra saprāta. Tā ir. Un patiesībā, kur vien mēs paklausāmies, ieskaitot arī Amerikas draudzes, kur pašlaik pa televizoru rāda, visur, kur tiek sludināts. Pirmkārt atnāciet, Dievs dziedina, Dievs mierina, Dievs atbrīvo, Dievs stiprina, Dievs tevi ceļ. Tas ir atgriešanās ceļš. Tu biji tur, salauzts, sakauts, izmocīts, tukšs, pazemots, pelni uz tevis, tavs tērps ir driskās. Tu atnāc pie mums, tēvs velga zelta grezenu pirkstā. Tu atnāc pie tēva. Tu ietērpies tēva godībā. Cilvēku ved pie tēva. Ko tālāk darīt? Ja uzdotu kristiešiem jautājumu, tu esi izglābts, stiprināts, dziedināts, ko darīs tālāk? Vienkārši dzīvo pie tēva. Lūk, dzīve. Tieši tā. Un tā ir viena no vislielākajiem tādām trūkumiem, kā arī tu pareizi teici. Mēs
vairāk izprotam šo materiālo pasauli, jā, mēs viņu taustam, redzam vēl kaut ko, un mums tāda tendence, ka debesu valstība materiālā pasauli tie nesaviena viņa iedzina, ko tālāk šeit Tāpēc darīt? jau patīk tās draudzes, kur mācītāji apsola, ka būs daudz materiālā labumu. Tieši tā, un kā tiecās un ieslīgst iekšā tajā grāb, bet neizprot, ko tagad mēs varam darīt. Un tad patiesībā pravietisks ļoti tagad ir tāds vārds, es domāju, kad ir vēl cits ceļš, kas ļoti nav populārs varbūt Bībelē. Ir vēl viens gredzens. Tas ir Jāzepa gredzens, kur uzvilka rokā faraons. Tas ir nostāties varas pozīcijās, iemācīties pārvaldīt zemi. Dieva tautas pārstāvis pārvaldīja veselu zemi. Visa tauta viņam bija pakļauta un paklausīga. Vara. Mācēt, sargāt šo zemi, kopt šo zemi, uzņemties atbildību un to skaidri un gaiši pārvaldīt. Neļaujot netaisnībai, neļaujot ļaunajam ienākt iekšā sevi, tu nosargi. Un to, diemžēl, ne visur, kur pat draudzēs vienkārši to visu pat aicina. Kaut gan tas iekšā, pat tēvreize iekšā. Tās, lai tavs prāts notiek, kā debesīs, tā pie mums uz zemes. Kas to tēvu prātu piepilda šeit uz zemes? Es saprotu, brāl, bet tad man te būtu jautājums, kur tu atrod Bībelē, kad tagad mums te būs dikti zaļa dzīve, un mēs kristieši... Kurš teica, ka būs zaļa dzīve? Kur mēs kristieši pārvaldīsim savu valsti, un mēs tagad būsim tie noteicēji. Nav tādas raksturvietas. Es domāju, tas viss ir izdomāts. Es tagad nerunāju par to, ka mēs kristieši pārvaldīsim. Bet kā es runāju par to, kad ir sākot no Dievs radīja cilvēku, beidzot kaut vai ar atklāsmes grāmatu, tu esi tauta, kas ir aicināta. Tu esi beigās zemes sāls. Tu esi pasaules gaisma. Spīdi, sāli. Tā atbildība jau ir katram, gan ģimenē, gan sākās viss ar mazumiņu. Darbā, gan tur, kur Dievs tev ir ielicis. Ne jau viss būs par premjeriem vai prezidentiem. Bet nevarēsi tu kā Dieva bērns par premjeru arī aiziet, ja tu netiksi galā ar mājām savām. Bet, mājās tu ielaid kompromisus, ko tu darīsi? Tu valsts ievedīs kompromisus. Jā, bet labi. Tad es te došu vienu citu piemēru. Bet redz, kur notiek fakts. Mēs jau idealistiski varam to veidot, dažādas mācības. Un kas ir? Es viņus uzskatu par falšām mācībām. Tās ir aplams. Ja mēs tagad būsim, nezinu kas, un mēs tagad te uzvarēsim, un mēs te negad. Piedod man, mēs uzvarēsim tad, kad nāks Kristus. Jā, tad gan. Tad 1000 gadus mēs valdīsim ar Kristu. Jā, tad gan. Bet līdz tam tu būsi dzenāts, tu būsi vajāts, un šī te visa nekristīgā mācība, kas ir izplatījusies par pasauli, ka mēs tagad būsim vadošajos visos amatos, un mēs tagad pārvaldīsim kaut vai vienu valsti, tas ir, piedod man, tie ir meli, jo tas nav rakstīts Dievu vārdā. Šeit es pilnīgi piekrītu tam, kad personīgi prasība no pravieša. Ja kāds pasaka, ka būs tur tas vai šitais, tā ir pravieša atbildība. Ja šeit ir rakstīts gada laikā, tur tā un tā tauta tiks iznīcināta, tur kaut kas notiksies. Beigsies Kedera godība, jā. Beigsies šitā te... Kedera godība. Beigsies gada laikā. Tad, katrs viens tāds pravietojums, ka būs tas un tas, lai katrs par to, kas to ir teicis, viņš arī nesīs atbildību Dievu priekšā. Noticēt vai nenoticēt man ir jālūdz Dievs. Tas ir pirmkārt. Un es tagad nerunāju, es tagad negalvoju, ka būs kristīga valdība. Es, gribu pateikt to, ka es vismaz saprotu tā, ka Dievs pateica, tev jāiemācās pārvaldīt savas mājas, pirmkārt, sava dzīve, savas sirds, vairāk par visu sargi savu sirdi. Par ko runāju? Tu valdi par savu sirdi. Protams, bet kāpēc es šo jautājumu tādā veidā varbūt pagriežu tikai tādēļ, ka vai mums nav jāsāk reāli skatīties realitātei acīs, ka mēs jau gribam tādu mīkstu, kristīgu dzīvi. Kristīga dzīve reāli nav mīksta. Es zinu, jā. Bet redz, mēs savā veidā mēs gribam ērtu, mīkstu, labu,
kristīgu dzīvi. Bet tāpat laikā mēs redzam to, ka ļaunums ar vienu vairojās. Dievvārdā ir rakstīts, pēdējās dienās, kas būs. Ļaunums ies vairumā. Mīlestība tāpēc daudzos izdzīsīs. Bet daudzos. Jā, pareizi. Bet tagad ir viens cits moments. Mums, kā rīkoties kristiešiem šajā laikā, un te ir tas jautājums, vai mēs, sargājot savu komfortu, piemēram, kaut vai tajā pat Amerikā, milzīgi lielas draudzes, brīnišķīgas, slava Dievam, man vienmēr prieks, ka nāk kopā un slavē Dievu ļaudis, un tāpat laikā, mēs tā neko par sliktām lietām nerunājam, mēs neko nebrīdinam, mēs neko nesakam, paklusēsim, un kopā 30,000 draudzes locekļi, un visi smaida, un visi paklusē, un redz, kurā štatā, ja nemaldos, 12. jau štats jau ir, kur jau ir legalizēts laulības viendzimumu. Lūdzu. Un visi paklusē, un visi smaida, un viss ir labi. Bet te redz, kur saka kaut ko citu. Ak, tu mana 10. pantas las. Ak, tu mana izmocītā, it kā ilgus gadus uz cieta klona kultā tauta. Un tad redz, ko es dzirdēju no tā kunga, Izraēla Dieva, to nevis kaut ko es pats esmu izdomājis, to es jums pasludinu. Vai šeit nav tā lielākā problēma, kas sākās? Paskatieties, Šūlers un vispārējie, kas tur būvēja lielās katedrāls, kristāla katedrāli. Man Dievs deva iespēju, ka es pats varēju būt iekšā. Varēni. Iespaidīgi, brīnišķīgi. Un viss tas ir šlus, piedodiet. Bankrotē. Nobankrotē. Te ir jārunā mums par kaut ko citu. Mums ir mēs kristieši negribam skatīties realitātei acīs. Mēs gribam komfortu, mums patīk sadraudzība, mums patīk, ka mēs būsim galva, ne aste. Protams, mēs ar to kungu vienmēr būsim galva. Bet paskaties, vai Pāvils savā laikā, ja visi apustuļi, ja visi, kas ir gājuši savā laikā, viņi bija tajā laikā galvas valstī? Nē. Viņi bija pēdējie. Viņus vajāja, viņus meta cietumā un nezinu ko. Protams, viņiem pieder uzvara, Kristus parādīs beigās, tad kam ir uzvara. Bet tajā brīdī tu esi pazemots, tu esi nicināts, kā mēs pagājušajā raidījumā runājām, tu staigā pliks. Reku, te jau ir rakstīts, pasties 3. un 4. pantā, es esmu apmulsis. Jā. Nevaru dzirdēt, es esmu apjucis, nevaru redzēt, mans prāts mani atstāja, izbailes mulsina mani. Redz, te jau iedomājas, viņš ir pravietis, kuram Dievs atklāja un runā, un tomēr viņš kādā situācijā ir, ja mēs teiktu par sevi, ka man ir šitāda situācija, tad mēs teiktu, ka tevi pilnīgi cauri, vai tu galīgi vecs palicis, bet pravietis ļoti atklāti saka, kādā izjūtā viņš ir pret to, kas nāks. Un mēs jau tā nekad neteikt, Dievs, tā situācija varbūt būs smaga vai grūta, mēs nezinām, man par to sāp, es esmu izmisis, es īsti nespēju norimties vakarā, kā tu gribi rīkoties. Mēs teikam, kā būs, tā būs labi, galvenais, kad man vai ne paša dzīve ir cik necik sakārtot. Un tad es domāju, tā patiesā un sāpīgā izjūta tās nākotnes priekšā jau parāda varbūt arī to Dievs jau negrib iznīcināt. Tieši tā. Viņš jau grib cilvēku glābt. Un ja mēs spējam Dievu cik necik saprast, tad faktiski mums jau arī vajadzētu būt tai sāpei un nevis šausmināties, rekā tiem pagāniem tagad ir sots un tā viņiem vajadzēja, bet mums vajadzētu arī būt sāpēm un izmisumam par to, Dievs, bet kā mēs varam glābt, vai ne? Kā tā rīta ausuma atnākt?
Un tad mēs lasot šo saprotam, ka dažkārt Dievs atklāja tā, uzreiz, kā jau Iesaja to bieži piedzīvo, kas jādara, bet šajā 21. nodaļā mēs redzam, ka dažkārt arī Dievs rīkojas ļoti pakāpeniski, un te ir pilna šī nodaļa ar tur izliet sargus, tad, lai tas sargs tev saka, ko viņš tur redz, tad tur, kas tur bija, lai valdnieki ieziež vairogas, lai tur, pabaro un uzņem cilvēku. Respektīvi, arī kadreiz tā Dieva atklāsmība, tas Dieva prāts atklājas ar tādu praktisku rīcību, kas uzreiz varbūt momentā nav skaidra, bet, kad tu ticībā to soli sāc darīt, tā skaidrība rodas. Un šeit jau vēl, kur tas bija 14. pantā, redziet, pasniedziet izslāpušiem ūdeni, dodiet bēgļiem vajadzīgo maizi. Tas gan arī tagad tāda sociālā darba lozums. Jā, tautai Dievs ir atvēris lūk tādu likteni un savai tautai vienkārši saka, lūdzu, un es domāju, kadreiz jau arī tā kristīgā dzīve iet ļoti cieši kopā caur, teiksim, ar to garīgo pusi, kur varbūt ir lūkšanas, Dieva vārdu lasīšana, studēšana, pārdomāšana, saprašana, bet tur tikpat labi ir arī, kādam jāpadod ūdens, kādam ir jādod maize, kāds ir naktī jāapsēdz, jā. Un tad mēs saprotam to, ka visai tavai dzīvei ir jābūt Dievam nodota. Jā, bet es runāju par vienu tādu lietu, piemēri. Pāvils atgriezts, Dievs viņu satika, piedzīvoja jaunpiedzimšanu, apskaidrību, un Dievs viņam atklāja patiesībā, kā viņš bija sākumā religiozi, farizeiski audzināts, izpratne par Dievu viņam bija tāda, un sagatavošanās periodā viņam atklāja to savu nodomu. Viņš iemācījās pareizi saprast Dievu. Tas ir tas, kas mums ir ļoti vajadzīgs. Un tad, kad viņš beidzot saprata, Svētais Gars viņu izsūtīja darbā. Caur aklumu viņš saprata. Ne tikai caur aklumu. Aklums ir bijis sākums. Aklums bija sākums, atnāca pēc tam Parīzi, atvēra acis un cauri viņš pēc tam taču nebija akls, nesteigājās. Tas būtu vienkārši tikai tāds brīdinājums, vēl ceļš, bet Pāvils pagriezās radikāli un gribēja uzreiz darīt. Dievs viņu atturēja, sagatavoja pirms tam, lai izprastu lietas, bet tad, kad viņš bija sagatavots, Svētais Gars atklāja, izsūtīja, un tad viņš gāja. Un Pāvils parādīja. Viens tās piemērs 13. nodaļa apslūdu darbos, kad viņš Svētā Garā sludināts iegāja vienā pilsētā, sludināja vārdu jūdu sinagogās. Un tur sastapa kaut ko, un tur sastapa zīlnieku, un Sauls satraukts, bet Sauls saukts par Pāvilu, Svētā Gara pilns, viņu uzlūkoja, sacīja, ak, tu velna bērns, visas viltības, blēdības pilns, visas taisnības ienaidnieks. Vai tu nemitēsi sagrauzīt tā kunga taisnos ceļus? Redzi, tā kunga roka ir pret tevi, ka tu būsi akls un kādu laiku neredzēsi sauli. Tūdēļ krēslu un tums apņēma viņu, un taustīdamies ap sevi, viņš meklēja, kas viņa vestu pie rokas. Tāda prokonsuls, redzēdams notikušo, kļūt ticīgs, brīnīdamies par tā kunga mācību. Es jautāju, mēs šodien zinām, kā to izdarīt? Kā aizbāzt lūpas ciet, kas šodien sludina melus. Es vēlreiz varbūt gribu atkārtot, ka tiešām kristietībā draudzē sludina komforta kristietību. Svētais Gars nav to teicis. Nav teicis sēdi mājās. Nākošais, tu ekscelentu piemēru iedevi. Paldies tev. Paskaties, šodien, vai tu dzirdi šādu te tik tiešu runu, tu velna bērns. Lūdzu, saprot. Jā, tā būs naida runa. Tā būs naida runa. Ir vieni, kuriem tas uztrauc, mani tas patiesībā nevisai uztrauc. Jā, otra lieta, ļoti svarīga lieta. Tas šaurais ceļš, un ko es saucu par to valdīšanas ceļu. Es nerunāju par kristīgu valdību. Ja kādam ir aicinājums būt par politiķi, tad viņam šī atklāsme noderēs. Ja kādu Dievs ir aicinājis, šeit ir tikai šaurs, varbūt ceļš tāds kā mācītāji, jo, par cik es esmu mācītājs, specifika tāda, tad es mācos savu ceļu, kā man savā situācijā valdīt. Ja es esmu mežstrādnieks, man jāiemācās mežā valdīt par situāciju. Ja es esmu lopkopējs, man jāmācās šodien lopkopībā valdīt par situāciju. Šodien mēris nāk virsū, tad apturi lūdzu to baceli, lai viņš tur beidz, un tad valdi lūdzu. Un Pāvils apstuļu darbu beigās neatšķirš tā, ka uzreiz, bet īsāk situācija sapulcēja savus mācekļus, viņš brīdināja viņiem, pravietoja. Jūs manu vaigu vairs neredzēsiet, tie uzreiz noskuma. Un viņš viņus brīdināja, kamēr es biju šeit, es jūs sargāju.
Es zinu, ka pēc manas aiziešanas iebruks iekšā plēsīgi vilki. Es jautāju, kāpēc tad līdz tam nebruka iekšā plēsīgi vilki? Tāpēc, ka Pāvils zināja, kādā veidā valdīt. Mēs šodien zinām. Mums tā gudrība ir vajadzīga. Es pareizi, bet redz, brāl, tu precīzi par to arī runā. Un te mēs nonākam pie viena kopsaucēja 10. pantā. Ko es dzirdēju no tā kunga, to es jums pasludināju. Un šodien tas ir ļoti svarīgi dzirdēt no tā kunga un pasludināt. Lūdzu, nepārprotiet, nevienmēr pravietisku kādu, kaut kādu par pasaules galu, par Latvijas nākotni, ne to. Bet ja tas kungs saka, tev šodien nedrīksti klusēt, kaut vai savās ģimenes attiecībās, jeb savās mājās, jeb savā darbvietā, tu nedrīksti klusēt. Tev varbūt ir jāpastāst, kāpēc ir 3 sveces, jeb 4 sveces šodien daudziem adventas vainagā. Tad redz, kur ir brīnišķīga iespēja runā par to, ko tas kungs ir atklājis. Nevis tikai vienkārši tāpatās, visi jau tāpat zina. Mums liekas, ka zina. Tas jau arī parāda uz to, ka liekas, nekad nav bijis tāds laiks kā tagad, kad ir tik daudz, kas klauvē pie tavas sirds un prāta. Un ar šodienas mēdījiem, komunikācijām, tehnoloģijām jau tik daudz informāciju tu saņem vienā nedēļas nogales avīzē, cik 18. gadsimta cilvēks visā mūžā nevarēja apgūt. Un, protams, vēl arī, pat nerunājot par vienkārši informāciju, pat arī kristietībā. Ir kristīgais rādio, ir CNN, ir vēl kaut kādi, un vēl kaut kādi kanāli, un vēl raidījumi, un vēl tas. Un tāpēc jau tā konkurence, jeb tie svešie, kas grib valdīt tavā prātā un sirdī, jau ir ārkārtīgi daudz. Un tāpēc te jau nav cita ceļa. Mēs tikpat viegli, tā kā pa internetu apstīties kaut kādu, kas tur notiek, ja tā mēs pieiesim arī Dievam, tad protams, mēs nesapratīsim. Un tāpēc, te ir mēs to saprotam, tas ir apzināti izšķiršanās. Par to, lai meklētu Dievu. Es atveru savu sirdi, savu prātu Dievam, viņa garam, viņa vārdam, lai Dievs man runā, jo es jau nevaru tam cilvēkam neko teikt, ja es pats esmu tukšs. Jā. Un es domāju, adventa laiks ir, kā mēs sakam, klusais pārdomu laiks. Viņš jau biežām ir tik aizņemts un skrejošs, ka drīzāk stress iestājas nekā miers. Bet tā ir apzināta izvēle. Es tagad nomierinos, es tagad to visu atslēdzu, es gribu dzirdēt, ko Dievs man grib pateikt. Un ne jau tā, kā tu tā saki, ne jau tā uzreiz ir kaut kāda milzīga jauna atklāsuma, bet tas varbūt būs pavisam vienkāršs un skaidrs pamudinājums ar kādu izlīgt, kādam pazvanīt, kādu uzaicinātu, kādam apliecināt vai aizlūgt. Arī jā, bet te Jēzus piedzima, tāda situācija, Jēzus piedzima. Kurš pievērsa uzmanību viņa piedzimšanai? Tēvs ar māti, protams, blakus esošie viesu namā iedzīvotāji neviens. Viesu nama īpašnieks, atvēlēja viņam, tur žēlsirdības dāvaniņa grūtniecei. Vēl ganiņi, apžēloti no Dieva, atnāca eņģeļu pulks, dziedāja dziesmas, un viņi uzskatīja par vajadzīgu atstāt savu darbu, pievērst uzmanību glābē. Un vēl pasaules gudrie 3. Bet redzi, kāpēc ganiņi aizgāja? Tāpēc, ka piepildījās atkal 10. pants, ko viņi dzirdēja no tā kunga, to viņi gāja un sacīja tālāk. Tas nepārtraukti ir tas, ko mēs dzirdam no tā kunga. Šodien, brāļi, man sāp sirds, un man gribās teikt, man sāp sirds par manu uz klona izskulto tautu. Jo ja 500 miljoni šobrīd ir ārpus Latvijas verdzībā, pelna naudu priekš citiem svešiem kungiem. Kredītiem. Pareizi. Tad man sāp sirds par to. Un tāpēc es runāju no šīs skatu punkta. Dievs, kā es gribu dzirdēt no tevis, un es gribu, lai visās draudzēs brāļi un māsas dzirdētu no tevis, Dievs, un teiktu to, kas, lai mana tauta tiek dziedināta.
Jo mēs zinām, ja mana tauta, kas pēc mana vārda ir saukta, nāks un zemosies un nožēlos savus grēkus, es viņiem piedošu, es dziedināšu viņu zemi. Es ticu tam. Šajos brīnišķīgajos, kas vēl var būt brīnišķīgāk, gaišāk vēsts šajos gaišajos svētkos, kā redz, kur ir dziedināšana. Mums ir jānāk. Un, protams, te ir tas, kad jāsaņem vispirms no tā kunga, ko tas kungs saka, un tad nesagrozītu jādod tālāk. Paldies jums, brāļi, lai Dievs bagātīgi svētī. Brīnišķīgs vārds. Faktiski, redz, kur Ziemassvētku vēsts. Iesaist grāmatā. Cik brīnišķīgi. Paldies, lai Dievs svētī. Un tiksimies pēc nedēļas, ja tas kungs mums to atļaus. Visu labu.